Čau visiem! Nu šodien ir pavisam vienkārša lieta. Atgadījusies, man tur zvana. Es nesaprotu, man rāda ātrumu mezglos, temperatūru Fārenheitos un tam līdzīgi. Kur to visu izdarīt? Nu, viss ir pavisam vienkārši. Aizējam uz pirksti augsti, negrib viņš strādāt. Tā, sistēmā. Un tālāk mēs aizējam, atrodam šeit unīts vienības. Nu, un šeit visas vienības var saregulēt, kā mums vajag distances, garie attālumi, tur kilometri. Tā, rekur spīda ātrums. Nu, te var izvēlēties jūdzes, mezgli un kilometri. Mums stāv kilometri. Dziļums ir iespējams pēdas, vēl kaut kas tur un metri. Nu, un mēs liekam metrus. Nu, un visādi tam līdzīgi. Temperatūra, rekur ir Celsijs. Nu, tur ir Fārenheits, Celsijs. Mums vajag Celsiju. Mēs tā labāk saprotam. Un šitā vajag iziet cauri visiem spiediens kilopaskāli, baro spiediens tur. Visas vienības vienkārši vajag salikt mums saprotamā veidā, jo jāsaprot, ka iekārtas pērk visā pasaulē un dažādas mērvienības sistēmas mums ir metriskā, tad liekam visu, kas ir metriskajā sistēmā. Un ja mēs visu pareizi izdarām, tad beigās mums vajadzētu būt, ka viņš mums rāda temperatūru Celsijos, tur, nu, ātrumu kilometros stundā un tam līdzīgi. Tā kā, nu, pavisam vienkārši lieta, bet iesācēji reizēm uzkarās uz šito. Nevar atrast, kurā vietā to var saregulēt. Tā kā, nu, lietojiet!